ar UNESCO vārdu mēs esam piesaistījuši maz 2 lielus projektus. Tie arī tomēr kaut kādi, es domāju, vairāk kā miljonus eiro. Tā ir arī mūsu starptautiskā atpazīstamība, jo ar UNESCO palīdzību mēs arī organizējām mazajā Salacgrīvā Nordmab vai Ziemeļvalstu biosfēras rezervātu tīkla vai Ziemeļvalstu biosfēras rezervātu sadarbības tīkla pasākumu, kurai gan Kanāda, gan ASV, gan Krievija. Mazajā Salacgrīvā sanāca 50 cilvēki no visām šīm valstīm, un kas bija ļoti būtiski, ka veselu nedēļu pie mums nodzīvoja visas biosfēras rezervātu koordinātori Džeina Robertsonis kundze, ko mēs saucam par rezervāstu pāvestu, un ja viņi veselu nedēļu nodzīvoja tādā mazā Salacgrīvā, un ja tagad visās starptautiskajās atskaitēs un annālēs, runājot par sadarbību Ziemeļa Eiropā vai, teiksim, Ziemeļa puslodē, Salacgrīvas mazās Latvijas vārds izskan joprojām, jā. Bet šeit, es domāju, galvenais tā ir tā ideja, kas mums nāca, kas saka, tāda prātā un tāda tā kā brainstorm, tā kā mēs tā sēdiem domājam, ko var darīt ar tādu, tieši tādas varbūt starp nacionālu tādu projektu. Un es domāju, ciešā sadarbībā ar UNESCO, jo tur bija ļoti tā dzirdīgas ausis un labā arī tāda, kā varētu teikt, nebija tik daudz birokrātiski, kā dažreiz varbūt citos Eiropas projektos, kur vajag tur pilnīgi dažreiz papīru pārvēršas par to galvenā. Kad es 2 sasaukumus biju Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs, tagad es esmu priekšsēdētājs biedrs. Un man vienmēr ir ļoti imponējis tas, ka UNESCO ir būtībā mūsu komisijas starptautiskā filiāla, kurā mēs varam uzzināt visu to, kas mūs interesē, kas mūs saist, un saskatīt arī kādas perspektīvas un kaut kādas vadlīnijas, iegūt starptautisko pieredzi, kāda ir citās valstīs, kā attīstīt savā zemē kultūru, izglītību un zinātni. Tas ir paraugs mums visiem, un mēs priecājamies par šīs organizācijas veiksmīgu darbību, ir ceļš Latvijā. Aizpagājušajā gadā mēs mācījām 9 valstu vai bijušo NVS valstu cilvēks, kā veidot biosfēras rezervātus un ko darīt, ko nedarīt. Un tad bija fantastiska iespēja redzēt, ka tik atšķirīgās, teiksim, republikas, kuras formāli savā starpā nesarunājas, Azerbaidžāna, Armēnija, Gruzija, kuras sēž Krievija, kuras varbūt arī pirmajā dienā sēdēja pie atsevišķiem galdiņiem. Tad, kad skanēja muzika, skanēja dziesmas un visi mēs runājam par sev tuvām lietām, visi mēs sēdējam kopā. Ja? Un arī tādā veidā tika realizēta UNESCO misija, man liekas. Cilvēks, izglītība, zinātne, kultūra, viss kopā.